esam tādā mazā draudzīgā pulciņā. Un šovakar tiem, kuri vēl nepazīst, es gribu tos vēlos iepazīstināt ar Liepājas rakstnieku, dzejnieku Edvīnu Tauriņu. Tauriņa kungs, paklonies. Lai, paklonīgs. Man ļoti patika Edvīna jubilejas pasākumā, kad viņa kolēģis, rakstnieks Ēriks Kūlis teica, ka Edvīns ir kā mūsu literatūras dalī. Un šis salīdzinājums man likās tik ļoti patiess un tik ļoti būtību izsakošs, ka es pat uzdrošinājos ierakstīt pasākumu relīzē, ka šovakar jūs tiekaties ar mūsu literatūras dalī, jo arī dalī savās gleznās izmanto tēlus, ko mēs visi atpazīstam, tomēr tādos pavisam negaidītos rakursos, pavisam negaidītās kombinācijās un interesantos sižetos. Tieši tas pats notiek ar Edvīna dzejas un prozas tēliem. Šovakar kārtība mums būs šāda. Vispirms Valentīns pastāstīs abi ar Edvīnu, ko viņi tad abi divi kopā dara. Tad Edvīns kaut ko palasīs. Un tad, kad Edvīna tu būs palasījis, kad tev liksies, ka tu tai brīdī negribi lasīt, tad es ar tevi parunāšos uz dīvānu. Ja? Un pēc tam vēl mazliet palasīs. Un vēl es gribu piebilst, nesatraucies Edvīna pa vidam, te kādi cilvēki ies prom. Diemžēl es sanācu tā, ka šovakar ir šausmīgi daudz pasākumu citam virsū. Ja? Nedomā, ka tas būs tāpēc, ka viņiem tu nepatīc, viņi tevi mīl tieši tāpēc viņi ir atnākuši. Ja? Tātad lūdzu Valentīnu un Edvīnu, ko jūs abi kopā šobrīd darāt? Nu, Valentīna patiesi pārvārnos, ko darām. Es nezinu, ko mēs šobrīd, mēs sēžam šobrīd. Šobrīd sēžam, tā ka višpraisnīgi runājām. Bet ko mēs darījām aizvakar? Vai aizvakar es tev neredzēju, es nezinu, ko tu darīji. Vai man sajūt tie pāteri, bet pirms tam. Nu, tie pats var pastāstīt. Nu, ko? Pastāst, to es izlabošu kļūdas. Kļūdas, jā. Es līdz šim nezināju, ka es kļūdām rakstu. Es pats esmu pēc izglītības skolmeistars. Esmu beidzis to Liepājas pedagoģisku. Par skolotāju strādājis esmu pusotru gadu. Pat. Jā. Un Rāvas skolā es strādāju. Un skolnieks man bija šitais bagātnieks, biezais cilvēks Āris Ozoliņš, direktors dēls. Un tā viņam bija tā gūšņu fabrika, nesik tālu no tie veciem kapiem tur viņam bija. Un es gāju pie Ušķuka, pie skolnieka savu, pie bagātnieka. Uz viņa katedrāli tas jau cik sen atpakaļ, kad 8, 7 gadu atpakaļ. Vairāk 10 gadu. Nu, pirms 10 gadiem, pirms 11 gadiem tev jau kāds bija man ļoti ilgi nav bijis grāmatas ārkārtīgi ilgi. Man no aizmirstības vēl pašlaik ārā Sandra Venskova. Un toreiz sponsorē viņš man iedeva 10 lapus toreiz. Un metru direktors Reņķevs 100 lapus iedeva. Kaut kā tā grāmata iznāk, es nezinu, liekas, ka nevar iznākt. Kūlis, piemēram, pelna naudu ar savā prozas grāmatām, ja tu esi tā proza, dzēja ļoti. Nu tad, ko jūs šobrīd darat? Jūs mēģināsiet nopelnīt pārdiem? Nē, mēģināsim iziet bez parādiem, tā apmēram tā doma. Kas top, proza vai dzeja? Dzeja gan top, jā. Nu, Valentīns ir redaktors, varbūt tagad viņš žēlīgi kaut ko pateiks, es nezinu. Valentīnu kaut ko pasaka. Ak tā, nu kamēr Valentīns vēl neko nesaka. Man ir, es esmu tik vecs, 75 gadu, man ir, es datoru nemāku atpārsāt, kauns atzīties, es diktēju, viņš naudī maksāja. Ilmars Briški ir tāds tūkotais autodidakts no skandināvu valodām, un viņš man visu raksta. Un pēkšņi saka, Edvīn, tu zini, viņš ir paskaties līgumu, man termiņš nāk virsū. Par katru nozaudēto līgumā zaudēto dienu tik un tik procentu nāk no viņa honorāra. Es ar šīm brīdī nevarēšu, pēc tam atkal varēšu. Un tā Sandra Venskova, kur esmu daudz pateicības parādā. Valentīna man ieteica, kā rakstīt tādu.
Un es tā teicu, no ja raksta, tad lai būtu redaktors arī, jo sākumā bija doma, ka Zikmans it kā būs. Un tā Valentīns ir redaktors. Un pārsteigumā Valentīna ir burvīgi. Es nekad negāju, ka būs tikai rudīts. Padomus ļoti daudz, nebā vēl tieši pirmīt izrunāja, ka kļūdas ir labotas. Tā ir taisnība. Valentīna arī atsien man jābodā. Valentīna, kā tev ir strādāt ar Edvīnu darbu? Vai, to jau nevar izstāstīt. Lūk, strādāt ar Edvīnu tā, kā tu teici, Dalī, bet tekstos es neteiktu, ka viņš ir Dalī. Kā personība. Bet sadarboties, tas ir diezgan, Dalī stilā. Nē, kūls mīlestību izteikties, Dalī ir jābūt, es nezinu, tā mēs visi būtu. Oder Baironi, vai Iesēņini, vai Rainis vispār vairs nav lasīts. Visi zina, ka Rainis Zejnieks skolā drusiņu vajag, un to beidzās. Rakstīt zeju, lai tevi lasītu, čaku lasa. Vai tādu mēs sevišķi pārāk daudz. Kamēr tu esi dzīvs, par tevi interesējās tā, bet pāriet uz nākamo paudzi kaut kādu. Ļoti daudz ir pārnodarīts sociālisms beidzās, iesākās tā Latvija. Kas nekārtē sociālismā dzejnieki? Viņu grāmatiņas izpir katru mirkli. Naudiņu dabūja 500 rubļi par pirmo grāmatu. Tā bija plāna. Tas ir apmēram tas pats, kas 500 latu dabūja. Un tagad jābūt sevišķi laimīgam cilvēkam, ja tev izspēļ grāmatas. Un par dzēju jau laikam diezin vai nopelnīs jau ko. Tā. Par laimi es rakstu arī prózu. Dzējas vispār sāk rakstīt apmēram 40 gadu vecumā, ne, 38 bija. Rainis laikam 40. Kāpēc Rainis sāk 40, viņš ar Aspāzi iepazinās. Un tās noskaļ zilā vakarā esat ļoti daudz Aspāzijas lābojumu, pleikšāns jurists. Un tā bija 40 gadu vecumā, es vēl labi neatceros, vai man bija otrā vai trešā mīlestība kaut kas tā. Panākt miegs nenāk, uzvilksi. Sāk dzīvot, līdz rītam bija, pirmā naktē bija 3 dzīvoļi, otrā reiz viņiem piezina, viss nolasīja pa telefonu. Un tā iesākās tā. Bet vienmēr ir visām būšanām pagrūdienas nejaušība. Un tad viens no diviem vai no attīstās, vai arī nē. Tā lēnām garā. Šī grāmata, kas iznāks, Valentīns apliecina, ka iznāks, greizsirdīgais būs nosaukums. Tā būs 5 gadu laikā. Es jau parasti rakstu prózu. Dziļa vilšanās man bija pagājuši gadu. Es rakstīju, kā man pašam šķiet ģeniālu romānu. Iesniedzu to Gerkena konkursā romānu. Bet laikam tur kaut kas negāja tā īsti kopā. Man bija tā doma. Katram cilvēkam dublikāts ir viena lelle. Politiķim ir lelle. Jebkuram cilvēkam ir lelle. Un tas kopsalikums kaut kā nesagāja kopā. Lai gan tur tiešām izcils vietas. Es varu savu galvu nogriezt nolikt uz galvu, tur ir izcils vietas. Bet es laikam ir nejūt, kā tam man bez galvas es apmaldīšos. Tā būs runājošā galva, ja? Nē, galva man nav žēl, bet es apmaldīšos. Tā, Lāvs jau man teica, tajā Virvismājā, izgājis eksperimenti, bet es pats savu nedomāju, es rakstu sirsnīgi, es rakstu, nebija sirsnīgi. Kad varētu šī grāmata parādīties? Romāns jau... Nē, es nesatīku runāt. Es nezinu, pēc kādas nedēļas vēl būs tikšanās ar Kļaviņu, kurš laipni ilustrācijas darina, mākslinieks būs tomēr Valentīns.
brīži pie moderniem laikmetiem, kas tagad ir apmēram 3 nedēļas laika, bet var iejūt nedaudz. Bet šogad tu domā, varētu? Šogad jā. Šogad jā. Nu, palasi kaut ko. Valentīna, tu neko nepiebildīsi? Jā, cik daudz pateicu, ka es aizmirstu to, ko es gribēju teikt. Valentīns ir ļoti nerunīgs, viņš neko negrib teikt. Bet kas jau nepazīst Valentīnu, tie jau nekad neiepazīst viņu, jo viena lieta ir tā, kā viņš izskatās, ka cik viņš ir dzīves kā dzējnieks, tas ir erudīts. Nu, kaut ko es palasīšu, bet es apsēdīšu, atbūdīšu. Nu jā, kā jūs laikam droši vien zināt, man ir 75 gadi, tas nav joks mīlīši. Pirms 50 gadiem es spēlēju futbolu, es biju Metulis Vārtsargs, vispār jauniešu komandā, bet arī spēlēju bija pieaugušā komandā. Pirmā sporta klases futbola man bija. Tas viss ir tik sen. Tā es toreiz rakstīju, toreiz nerakstīju. Bet tā dzīve pagriežās. Nu, kaut ko, tad es arī apsēdīšos ar jūs atļauju. Tagad tā. Kādreiz rītu bija vairāk, tagad vakaru pavairāk sanāk. Rīti redīsēni šur tur starp pakariem gariem kā purauloki. It kā cirks būtu atbraucis ar 7 brīnumiem. Klavieru sirmošanas laiks. Vakars nāks kā grimstošas klavieres, mums ar klavieriem līdz pēdējais stīgā norunā. Iz klavieru tempļa izvīkšķas, ledus rasa, puķas, blāzmas, zelta dubļi, tas nekas apkārt nedrūzmēs, smalkauši, kritiķi, klausītāji, tabori. Partitūrā nav dubļu, vien blāzma, kas apslimst. Savu klaviatūru esmu veidojis no vīnglāzēm un zvaigznēm. Vienalga. Par vīnglāzi un zvaigzni krāšņāk būs manas pēdējās stīgas Niagāra. Tad man ir tādi dzejoļi, es pat nezinu, vai labākie ir, vai kā, kas man sevišķi tā kaut kā tūt. Un tos es vienmēr vazāju līdz, un šito arī es lasīju jau tā piedrušām, bet vēl pēc brīdī. Šitas ir no pirmās grāmatas, bet ir ļoti sītiņ tāds, tā bišķi. Auglība jau īstais ceļš, pirmā daļa. Na! Skrien piesperdam zibemolu pantiņš par Jēzus jēriņiem. Un līdz visiem šī stropa jērukiem nebūs katastrofas. Bez maz ritmā, naigi un maigi kā dzīvu putu jēriņi. Jēriņi katru aplēmos, kas naivi pratīs tos uzlūkot. 1000 un cik tur 100 veseli bēnap no mutēm, nāk no baskājām, tā nu bē, bē. Nu, ar šo nabu. Ne mums ar šo nabu sacensties, ak, mans Dievs. Un tomēr šis jēgpantiņš epohiāls, divreiz, lai gan lasītāji nelasīts, rakstīts un uzrakstīts. Garām šim glancīgam pantiņam puķes aizšķiras samtainas, mēnesis augstu par puķes brālēnu pārvaikstās. Miega mirklis par jēriņiem maigs nolās un raspodiņu katedrāli. Kas tad noticis? Nekas nav noticis. Atkal bē, sibemols. Jēs jēriņ pie ziedu 9. viļņa. Kur ziedi, kur mūžība? Dievs mūžības valni jēriņiem pretī palicis. Otrā daļa. Puķes samtā visi ilgi iepilpa mūžības puspilieniem. Cik puspilienu mūžībā ir miljoniem. Pantiņiem par Jēzus jēriņiem papēdīt 3 pēdu, ne 4 pēdu, zibīga ziedpulvera. Un sievais no kreisās, kur jēriņiem sirds, no kreisās uz labo, no kreisās uz kreiso, viskreisāko, bē.
nāk par mūžības valni balodami ziedpulverus tērēdam bēmutes bajāri. Tas nekas, ja Jēriņš šo pantiņu neizlasīs, gan ja kāds ļauntīgs šo pantiņu visu pēc izlasīs, noteikti puķu valnis savā laikā paņems. Eiropā pamaz jēzulīgā putekļa vairāk nekā Jēriņa, 3. daļa. Un lai Jēriņai zēriņiem nāktu dzīvjot dzīvi, šie izteikti bez prezervatīviem. Izskaņu. Pareizi uzminēja, Jēriņiem seko pusparadīzes, vēju nesaurlaidīgas. Nu, vēl vienu, un tad es bišķīt apsēdīšos, bet tev vēl kaut ko, ja interesi nav noslāmusi. Dziesmiņ, tas nāk. Zvaigzne gaismes pikucīt, kur tā mana mīļā mīt? Zvaigznes stara pašā serdē, tava mīļā mīt. Sienā zīt, čigā zīt, kur var slavu iepazīt. Sienā zīšanu psītē, tur var slavu iepazīt. Krusas graudz, kur mīt mošķi skaudži. Apakš manis krusas grauda mošķi mīt un skaudži. Pērkonīt, zibenīt, kur tā manis neskūpstītā. Pērkonīti, zibenītī, slēpjas tava neskūpstītā. Pīlādzīt, zirgstelīt, kur tā auša laime mīt. Pīlādzītī, zirgstelīti, mazlaimīgiem laimēm mīt. Apvarsnīt, kur var pulka naudas rast, otrā pusē apvarsnīm naudas nevajag. Jūras banga putu krāse, kamdēļ esmu greizsirdīgs. Greizsirdīgs tu esi tālāk, kā vēl dzīvo šai saulē. Nu, tagad es bišķīt apsēdu, tad jau vēl. Es tad varbūt uzcīšu kaut vēl. Arī te paņķēr kaut ko līdzi. Nu, ko tu apņēmēši stāžu uzrādībā? Jā, Edvīna, bet man neizdevās, man nebija mūzes. Mūzes nebija? Man nebija mūzes. Man tas ir interesanti. Vīriešiem mūze esot sievieti. Kas ir mūze sievieti? Nu, sievietēm vīrieši, protams. Mūzes. Jā, pats par sevi. Nu, mūze tā taču nav problēma vīrieši. Sievietes ir problēma. Nu, kamēr jūs mamāju, vai Valentīns jau laikam neko neteiks, viņš muks tur sēdi. Paldies Dievam, viņš skatiens no mans novērš. Sirds paver acis vaļā, nav bail ne no kā. Saules starā pilsēta, sirdsapziņa skaidroja, zemapziņa debesu zīmotnēs. Katra stunda vai zināt dzīva baznīca. Esmu krustu sazvīņojis jūrā, debesis mostās. Ezerā neesmu pagalā, tvirts perspektīvu altāris. Un manā apziņā sev pieteikt svece, kas nedzisīs serenāde, es dzīvošu vēlreiz, dvēselē skaidrāk kā rīts, skaidrāk kā rīts.